Šodien raidījumā, kādās svētku noskaņās šogad ir Jūrmalas slimnīcas, Slokā un Buduros. Cik svarīgi katrai sievietei atrast savu ginekologu. Darbu sācis jauns veselības un rehabilitācijas centrs Rīgā. Šī rīta raidījums svētku noskaņās. Ar kādiem panākumiem mūsu valsts dibināšanas gadskārtu sagaida Slokas veselības un sociālās aprūpes centrā. Vispirms gribētu sveikt televīzijas skatītājus un tie mūsu fanus un mūsu apmeklētājus, mūsu klientus valsts svētkos. Novēlēt, protams, jānovēl vispirms veselību, izturību un mīlēt savu valsti. Kas ir noticis mūsu Slokas slimnīcā? Tieši novembra mēnesī mēs svinam savu 65 gadu jubileju. Esam pārveidojušies no Slokas slimnīcas, kur mums bija mamma, ir pamats, tātad esam pārtapuši par veselības un sociālo aprūpes centru. Pildam tās funkcijas, kas ir saistītas ar veselību, pildam funkciju, kas ir saistītas ar sociālo aprūpi, ar mājas aprūpi, ar dienas stacionāru, ar garīgi slimo cilvēku aprūpi, kā arī mums ir izveidojies arī viens no Eiropas projektiem, ko esam izveidojuši un esam atzīti kā labākie, tātad Romu tautības dienas centrs. Sloka uzskatāma par Romu tautības etnisko dzimteni. Šeit dzīvo apmēram 500 šīs tautības pārstāvju. Dienas centra izveide palīdz Romiem integrēties sabiedrībā, kā arī saņemt medicīnisko palīdzību. Esam šogad pabeiguši Eiropas projektu un Jūrmalas domas atbalsta projektu, kas saistīts ar dienas stacionāru, kuru mēs atklājām tātad 8. novembrī. 8 vietas, tātad tas projekts ir finansēts no ERAFA un finansēts tātad arī no Jūrmalas domas. Tā kā valsts finansējums katru gadu tiek samazināts, tiek piedāvāti arī dažādi maksas pakalpojumi. Diennakts veselības aprūpe un sociālā rehabilitācija, garīgo slimību un mājas aprūpe, kā arī dažādu speciālistu konsultācijas, zobārsta un podiatrijas pakalpojumi, laboratoriski izmeklējumi, kardiogrammas un ultrasonoskopija. Iestājoties veselības aprūpes nodaļā, pacientiem tiek prasīts nosūtījums no pēdējās ārstēšanas iestādes vai arī no ģimenes ārsta vai speciālista. Tāpat, ja ir iestājās psihoneiroloģiskā nodaļā, tā ir obligāti vajadzīgs psihiatra slēdziens. Ko es gribu teikt sakarā ar svētkiem? Nāk brīvdienas, nāk valsts svētku brīvdienas, nāk brīvdienas, kas saistītas ar Ziemassvētkiem. Mēs aicinām klientus, kuriem ir mājās ir problēmas, ka viņi uztur savus vecākus vai slimu cilvēku ārstē un grib paši atpūsties. Uz 5 dienām, uz 2, uz 3 dienām mēs uzņemam cilvēku šeit mūsu centrā un veiksim par viņu aprūpi, medicīnisko aprūpi un arī sociālo aprūpi. Tātad tas ģimenes cilvēks varēs atpūsties šīs brīvās dienas, mēs viņam nāksim palīgā. Šis gads Jūrmalas slimnīcai Buduros ir bijis notikumiem bagāts. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, notikušas vērienīgas izmaiņas ne tikai slimnīcas vizuālajā izskatā, bet arī iekšējā darbībā. Jūrmalas slimnīcas pamatprofils ir nodrošināt diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet ar vien lielāku nozīmi ieņem ambulatorie pakalpojumi, diagnostika, ārstēšana dienas stacionārā un veselības aprūpe mājās. Šis pakalpojums mums ļauj samazināt un ietaupīt resursus, gan ekonomiskus, gan cilvēku resursus, tādējādi šos resursus novirzot citu medicīnas sfēru attīstībai slimnīcā. Viena no tām ir medicīnas turisms. Mēs 2 gadus jau esam pievērsušies metabolā sindroma ārstēšanai. Tautā tas vairāk tiek atpazīts kā aptaukošanās 2. tipa cukurdiabēts un hipertonija. Šo sindromu mēs ārstējam ķirurģiskā ceļā, arī neķirurģiskā ceļā, endoskopiski. Patreiz lielākoties no pacientiem, kas pie mums saņem šos pakalpojumus, ir Skandināvijas pacienti. Mēs veicam bariatriskas operācijas. Mazāk ir Latvijas pacienti
kuri pārsvarā izvēlās balonu ievietošanu kuņģī, kas nodrošina svaru samazināšanos. Viņi tādējādi izvairās no ķirurģiskām manipulācijām. Liela priekšrocība slimnīcā ir tā, ka diagnostikas blokā tiek veikti dažādi izmeklējumi, lai ārsts saņemtu kompetentu un izsmeļošu informāciju par pacienta veselības stāvokli. Diagnostikas pakalpojumi mums ir ļoti plaši, sākot ar laboratoriju, kurā ir praktiski iespējams veikt visus iespējamos dažādu analīžu izmeklējumus. Tāpat tās ļoti plaša mums ir arī radioloģijas nodaļa, tātad kompjuterdiagnostika, ultrasonogrāfija, dažādu veidu asinsvadu izmeklēšanas iespējas, tāpat tās arī ehokardiogrāfija, un kardioloģiskās izmeklēšanas metodas, kā veloergometrija, kā Holter monitorēšana, kā elektrokardiogrāfija, kā tāda. Mēs esam izstrādājuši virkni tā saucamos veselības komplektus, kas ir domāti tam, lai cilvēki atkarībā no tā, par ko viņi norūpējušies, varētu ātri un pilnvērtīgi izmeklēties sakarā ar kaut kādām savām sūdzībām. Šo komplektu nosaukumi tādi visiem saprotami, tas ir sirds slimību kompleks, galvas asinsvadu kompleks, vēderdobumu orgānu saslimšanas kompleks, nieru kompleks un tā tālāk un tā tālāk. Tātad pie mums ir iespējams atnākt un, var teikt, vairāku stundu laikā principā veikt šos izmeklējumus un saņemt jau gatavu atbildi un pie viena arī saņemt ārsta konsultāciju. Runājot par uzlabojumiem, noteikti jāmin šī gada sasniegums – dzemdību nodaļas rekonstrukcija. Kopš 10. augusta mazuļi šeit pasauli ierauga daudz mājīgākā atmosfērā. Kas tieši ir mainījies? No dzemdību pakalpojumiem tātad viss ir tieši tāpat, kā mums bija. Joprojām esam atvērti visiem Latvijā dzīvojošajiem cilvēkiem, un pat ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Jaunajās telpās mums ir nākuši klāt tādu pakalpojumu kā dzemdības ūdenī, mums ir jauna skaista dzemdību vanna. Joprojām, tāpat kā visus gadus, un šobrīd vēl jau uzsvērtāk, mēs esam pilnībā aprīkot, lai varētu palīdzēt visiem, gan jaundzimušajām, gan mamām. Mums ir visa intensīvā terapija, mums ir viss iespējamā aparatūra un viss vajadzīgais un nepieciešamais, lai mēs varētu intensīvi palīdzēt gan mammai, gan bērnam, ja tas ir nepieciešams. Joprojām mēs esam gatavi uzņemt ģimenes mūsu pakalpojumā mājas dzemdības stacionārs, kur ir plašs, labs, jauns telpas, lai gandrīz kā mājās mēs varētu satikties ar savu mazulīti. Kā jūtas māmiņas jaunajās telpās? Jā, es esmu apmierināta ar visu. Tiešām ir ļoti pretīmnākošs personāls, viss tik laipni, un ja kaut kas, tad uzreiz ir klāt un izstāst, tiešām ļoti pretīmnākoši. Pagājušajā gadā mēs bijām pirmo reizi šeit, tagad ir pagājis gads un 7 mēneši, esam otro reizi pie jums jau, jo mums šeit ļoti patīk, šeit ir atsaucīgi darbinieki, pat vai mīloši, jo viņi tiešām par mums uztraucās kā par savējiem, un šeit ir ļoti labi. Vienmēr ir gaidīti visi labie cilvēki, pie labajiem, tāpēc mēs arī braucām šeit. Jūrmalas slimnīcā jau vairākus gadus dzimst vairāk nekā 1000 bērniņu, bet šogad, neskatoties uz neērtībām nodaļas renovācijas laikā, 1000. mazulis sagaidīts mēnesi ātrāk nekā pērn, tā kā Latvijai dzimst nākotne. Jau pāris gadus Rīgā pretī Dailes teātrim darbojas dakteres Kalašņikovas privātprakse. Šī prakse ir izveidota ar mērķi sniegt konsultatīvu palīdzību mūsdienīgai sievietei, kurai nav daudz laika, lai staigātu par vairākiem kabinetiem. Mēs konsultējam, veicam uzreiz sonogrāfijas izmeklējumu, ņemam analīzes un skatāmies mikroskopā uztriepes. Un sieviete var saņemt pilnvērtīgu konsultāciju viena reize, īsā laikā, aiziet ar receptēm, ar rekomendācijām. Un tikai, ja ir nepieciešama atkārtota vizīte, atnākt vēlreiz uz pārbaudi pēc ārstēšanas.
Pie mums griežas sievietes ar plaša klasta ginekoloģiskām problēmām, ieskaitot arī diskomforta sajūtu starpenē, ar visādām nepatīkamām izjūtām starpenes rajonā. Pie mums griežas sieviete ar visām citām ginekoloģiskām problēmām, ar asiņošanām, disfunkcijām, endokrīnām saslimšanām, grūtnieces. Mēs veicam grūtnieču sonogrāfijas, mēs arī organizējam antenatālas klases. Tas ir māmiņu skola, kur konsultē pieredzējoša vecmāte, kas strādā Stradiņu slimnīcā un veic individuālas nodarbības pārim. Ja viņa strādā ar sievieti un ar viņas partneri, sagatavojot viņus gan dzemdībām, gan krūšu barošanai, gan arī jaundzimušā kopšanai. Pēc dzemdībām sieviete atnāk uz pēcdzemdību pārbaudi, un vizītes laikā mēs risinām jautājumu par nākamas grūtniecības plānošanu. Ja sieviete ir tādi plāni, vai kāda veida izsargāties no neplānotas grūtniecības. Valsts apmaksātājos pakalpojumus ietilpst vizīte pie ārsta vai pie vecmātes un ultrasonogrāfijas augļiem. Pie doktora Kalašņikovas es vērsos pāris gadus atpakaļ pēc savas māsas ieteikuma, kur ārstējās jau vairākus gadus, un nekad nekādas sliktas atsauksmes par viņu nedzirdēju. Un arī pirmajā reizē, kad atnākot, sajūtu Kalašņikovas profesionalitāti un zināšanas ne tikai ginekoloģijā, bet arī citās jomās. Un līdz ar to es esmu jau vairākus gadus pie viņas un esmu ļoti apmierināta. Patreiz es gaidu savu pirmo mazuli un pilnībā uzticu tos doktora Kalašņikovas profesionalitātei un pieredzei. Ginekoloģijas pacientiem ārstu apmeklējums un izmeklējumi gan ir maksas pakalpojums, bet privātpraksē ir noslēgta līguma ar vairākām apdrošināšanas kompānijām. Visu informāciju varat gūt doktoras Kalašņikovas privātklīnikas interneta mājaslapā. Nu jau vairāk nekā pirms 30 gadiem tika nodibināta pirmā privātā medicīnas iestāde Latvijā – Medicīnas sabiedrība ARS. Šajos gados pilnveidotas tehnoloģijas nemitīgi pieauga pakalpojumu klāsts pacientiem, un tikko savas durvis vēra jauns veselības un rehabilitācijas centrs. Medicīnas sabiedrība ARS ir atvērusi jaunu filiāli Blaumaņa ielā ar mērķi radīt pieejamus ārstu un speciālistu pakalpojumus pacientiem Rīgas centrā, kā arī vairāk pievērst uzmanību rehabilitācijai, ārstnieciskai vingrošanai, gan individuāli, gan grupās. Te arī būs pieejama pēdu ārstnieciskā aprūpe. Arī tiek pievērsta uzmanība rehabilitācijai dažādām vecuma grupām, gan bēbīšu skoliņa, gan arī grupas pacientiem pēc 60. No speciālistiem šeit būs pieejama terapeita, neirologa, uzturas speciālista un psihiatra pakalpojumi. Jaunajā veselības un rehabilitācijas centrā pieejama arī masāža. Tūlīt darbu uzsāks arī mikrologopēdi bērniem no 3 nedēļu vecuma līdz 7 gadiem. Pieejama arī ārstnieciskā vingrošana visām vecuma grupām, gan bērniem, gan pieaugušajiem. Kādos gadījumos tā tiek nozīmēta? Ārstnieciskā vingrošana tiek nozīmēta ļoti daudzos gadījumos. Pirmkārt, tās ir muguras problēmas, muguras sāpes, kas ir gan jostas daļas muguras sāpes, gan sprandas daļas muguras sāpes, un reizēm ir arī mēdz būt krūšu daļas sāpes. Nākamais ir galvas reipšanas, galvas sāpes, protams, arī sliktas dušas, sirds problēmas, pēc miokarda infarktiem, pēc insultiem nozīme, kā arī pēc traumas, un tad nākamajā lielā grupa ir bērni pusauģi, kam nozīmē ārstniecisko vingrošanu bērniem attīstošo, pusauģiem vairāk koriģējošo piestājas problēmām. Vēl arī pie mums ir iespējams slinga terapija, tā ir elastīgo saišu terapija, kas ir pielāgota vai nu, lai dotu papildslodzi, vai nu tieši otrādāk noņemtu papildslodzi cilvēkiem, kas nevar to roku noturēt un lai atbrīvotu. Protams, ir arī piedāvājumais tādus, kā tagad viena no jaunākajām metodēm ir teipošana. Tie ir plāksteri, ko līmē, lai stimulētu vai atbrīvotu muskuļu darbību. Un, kas ir arī svarīgi, pusauģiem piedāvājam šrota terapiju. Tā ir 3-dimensionālā vingrošanas programma, kas ir vērsta tieši uz skoliožu terapiju. Kādus pakalpojumus pacients var saņemt pēdu aprūpes kabinetā? Mēs sniedzam pilnu pēdu aprūpi, pilnu ārstniecisko pēdu aprūpi.
veselu nagu apstrādi, problemātisku nagu apstrādi, kas ietver sevī sabiezētus nagus, traumētus nagus, kā arī sēnišu infekcijas skartus nagus. Tāpat šeit tiek palīdzēts pēdu plaisu, kārpu, vāržacu, kā arī ieaugušu un sastrutojušu kāju nagu gadījumos. Mēs sniedzam pakalpojumus arī paaugstinātu riska pacientiem, kā piemēram diabēta pacientiem. Pašlaik šis pakalpojums mums ir par maksu, 5 lati, bet šajos gadījumos cilvēkiem ir jāsaņem nosūtījums no ģimenes ārsta vai no endokrinologa. Tāpat aicinām ikvienu, kas vēlas rūpēties par savu pēdu veselību, jo regulāru pēdu apkopi atvieglos jūsu ikdienas soli. Bet no rītiem vecāki savus mazuļus uz šejieni ved apgūt pirmās praktiskās un mākslinieciskās iemaņas, ko bērni šeit iemācās. Bēbīšu un pirms skolas bērnu skoliņa Oliņa aicina uz interesantām un attīstošām nodarbībām bērniņus no 4 mēnešiem līdz 5 gadu vecumam. Bērniem no 4 mēnešiem līdz 3 gadiņiem nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, veselas stundas garumā, kopā ar vecākiem vai auklītēm. Šajās nodarbībās bērni gan dzied, gan dejo, gan spēlē uz dažādiem mūzikas instrumentiem, mācās pirkstiņu rotaļus un arī mākslu, gan zīmēt, gan glaznot, gan veidot no plastelīna dažādas interesantas lietas un darīt arī daudz ko citu. Skoliņā Oliņā notiek arī nodarbības bērniem no 3 gadiem līdz 4 gadiem un no 4 gadiem līdz 5 gadiem. Nodarbības ir domātas bērniem, kas varbūt vēl neiet bērnu dārzā, lai pieredzinātu bērnus palikt vienus bez vecākiem un arī sagatavotu bērnu dārzam. Nodarbības ilgst 1,5 stundu, 3-gadīgajiem bērniem un 4-gadīgajiem 2 stundas. Un mēs strādājam bez vecākiem, vecāki var atpūsties un bērni strādā. Māciet visu skoliņu Oliņu. Jaunā veselības un rehabilitācijas centra pakalpojumi pacientiem ir par maksu, bet medicīnas sabiedrībai ARS ir līgumi ar visām apdrošināšanas kompānijām. Pirmais solis no slimnīcas veselīgā dzīvē ir kvalificēta rehabilitācija. Kurorta rehabilitācijas centrs Jaunķemer piedāvā 2 līdz 3 nedēļu rehabilitāciju pēc sirds, asinsvadu, smadzeņu, locītavu un mugurkaula operācijām, kā arī profilakses nolūkos un pēc akūtu slimību stacionāras ārstēšanas. Rudens akcija no 22 latiem dienā. Piedāvājumā iekļauts ēdināšana 3 reizes dienā, rehabilitācijas kurs sākot no 7 dienām, dzīvošana, diennakts medicīniskā uzraudzība. Pasakainā daba, unikālie ārstnieciskie dabas faktori un augsti kvalificētā ārstēšana palīdzēs jums atgūt veselību un atjaunot spēkus.